Pirms kāda laika sākās diskusijas par izdienas pensiju reformu. Izdienas pensiju reforma sākās, nesākās, bet jebkurā gadījumā tiesnešu izdienas pensiju reforma aizsūtīta tika pie Rinkeviča prezidenta Saeima pieņēma, un Rinkevičs aizsūtīja atpakaļ. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš saka, ka tur ir izmaiņas, un tas paredz, piemēram, speciālās pensijas apmēru samazināt, tur ir noteikti lielāku stāžu, nevis 20 gadus, bet 25 gadus tiesnešiem jānostrādā, lai saņemtu izdienas pensiju, kas, manuprāt, ir loģiski, jo mums vajag pieredzējušus tiesnešus. Un, ja cilvēks ir nostrādājis 20 gadus un viņš ir darbspējīgs tiesnesis, kāpēc, lai viņš ietu izdienas pensijā labāk, lai viņš tomēr valstī strādā, tas, manuprāt, ir labi. Bet tad viņš raksta tādas lietas, kas man nav saprotamas. Mūsdienu ģeopolitiskas apstākļos, mūsdienu ģeopolitiskie apstākļi ir kā arguments vienmēr visu mēs visi varam mainīt, tāpēc, ka ir mūsdienu ģeopolitiskie apstākļi, kā mēs nevaram piekrist, tāpēc, ka tiesiskā situācija ir viena un tā pats. Neatkarīgā tiesa vara ir kritiski svarīga, lai nepieļautu tiesību nelabticīgu izmantošanu un novērstu jebkādus mēģinājumus vērsties pret Latvijas valsti. Likums nosaka, ka nedrīkst vērsties pret Latvijas valsti, un tur jebkādā gadījumā nav nekādas ģeopolitiskās situācijas. Pašaizsargājošā demokrātija nav iespējama bez neatkarīgas tiesu varas. Ko nozīmē arī pilnīgi nesaprotami stāsti. Un tā pēkšņi teikums, kur vispār, kur nav veselā saprāta. Tādēļ tiesnešu neatkarības garantijas nav un nedrīkst būt pašmērķis. Tiesnešu neatkarības garantijas, manuprāt, ir pašmērķis, un tas ir labi, ja tiesneši ir neatkarīgi un veselais saprāts saka, ka jocīgi. Par tiesnešiem jocīgi izteicās Rinkeviča biroja vadītāja Gunda Reire, jurista vārdā, kur tā doma bija tāda, ka tagad tiesneši ir savādāki, un tiesnešiem ir jātiesā, teiksim tā, es vulgarizēju pēc sirdsapziņas, nevis pēc likuma burta. Vārdsakot, tas aicinājums man ļoti, ļoti korelējās ar Staļina trojku un tādām lietām. Tāpēc revolucionārā apziņa tiesās mūs visus. Ceru, ka tā nav. Paldies, ka jūs skatījāties.